Rekur vansistabā es esmu uzlicis 3 filtrus, kas nāk iekšā uz centrālo ūdeni. Šeit mēs varam redzēt, ir 25, tas ir 10 un 5. Visi filtri, izņemot šo, ir mainīti, uzlikti martā, un rekur es nomainīju tagad 25, kas ir kā galvenais filtrs, kas nāk iekšā. Jautājums šobrīd pagaidām ir tāds, vai šādus filtrus vispār ir jēga likt, un cik bieži jūs mainat. Te objekts ir Jūrmalā, un rekur mēs redzam, pa 3 mēnešiem mums ir šāda te bagātība noķerta. Trakākais jau, protams, ir tāda smagāka, kas ir lielāka, ka tur var nodarīt kaut kādas citām ierīcēm bojājums, vai tas pats, krāns aizsērē, tas laikam mazākais, tur sietiņi iztīra, bet no trauku mašīnai, vēs mašīnai. Un nomainīja tikai 25. Tātad te mēs varam redzēt, kāds tas filtrs izskatās pēc 3 mēnešiem. Šis tas ir ieķēries, kur var redzēt biezumā. Un otrs jautājums, vai jūs mainat filtrus? Ja jā, tad cik bieži? Tā iznes saulītē. Vispār varētu arī pārgriezt, apstīties, kā te izskatās iekšā. Te es pārgriezu, kur var redzēt, cik viņš ir dziļi gājis aptuveni. Tāds interesants materiāls. Tāds mums tas ūdens ir. Tas ir viens no dārgākajiem Latvijā, ja skaita kopā ar kanalizāciju. Es uzskatu, ka šādi filtri tomēr noņem. Pirmo spriedzi vēl ir tāds saucamais, kad notiek tās tīrīšanas, kāds cits ir aizslēdzis, un tad palaic ūdeni, tad ar spiedienu vēl visādas bagātības iesit. Tā kā uzrakst savu viedoklī, seko Dzīvoklis LV sociālajos tīklos, un drīz jau būs nekustamo īpašumu sludinājumu un padomu portāls. Haha!